Šajā gadā ir visādas interesantas lietas parādījušās, kas ir jāņem vērā, sagatavojot šo gada pārskatu, lai gan gada pārskatu likumā, protams, nekādas katastrofālas jaunas ziņas nav, nekādi pamatprincipi nav mainīti, bet pārsvarā tās izmaiņas, kas saistās ar šo gada slēgumu, vairāk ir saistītas tieši ar nodokļu jautājumiem, kas tad mums jāņem vērā, kas veido šo darījumu kopsumu, lai mēs noteiktu, vai uz mums attiecas šis kontrolēto darījumu pārskats un viņa sagatavošana. Un ko mēs vēl šodien nedaudz vēlāk darīsim, apskatīsim, kas tad ir vispār darījums, jo tas arī ir gana diskutējams jautājums. Šajā teikumā var slēpties absolūti jebkas, kā tieši to vispār varēs noformēt un uzrādīt, to mēs vēl pagaidām nezinām, bet šajā teikumā mēs varam redzēt un saprast, ka mums ir jābūt pilnai sapratnei līdz 26. gada beigām, kādā veidā mums 2025. gadā veidojās šīs tirgus cenas. Tā tad arī jāzina ir šie normatīvi akti, kas kur ir pateikts, un procenti ir tā lieta, kas mums ir, diemžēl, jāgrāmato atbilstoši kalendārajam principam. Caurplūstošajām dividendēm mēs varam izsekot tikai veicot atsevišķu uzskaiti, jo uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija šādu informāciju nesaglabās. Diemžēl nav tāda mehānisma, kā to šobrīd savādāk normāli mēs varētu kontrolēt. Un, respektīvi, ja es aizņemos naudu no kredītiestādes un esmu izsniegusi šo aizdevumu saistītām personām, tālāk par šo summu uzņēmuma ienākuma nodoklis nav jāpalielina, tad interesantāk ir ar diviem nākamajiem punktiem šajās analizē pārskata gadā izsniegtos aizdevumus. Un lauksaimniecība ir lieta, par ko mums ir ļoti vāja šī normatīvo aktu datu bāze. Faktiski lauksaimniecības uzņēmumiem, ja ar to nekad nav cilvēks nodarbojies, ir diezgan sarežģīti saprast, kā šo grāmatvedības uzskaiti kārtot, jo šeit atšķirsies gan piena lopkopība, atšķirsies no graudkopības, lai sastruktūrētu savu šo uzskaiti, kas ir ilgtermiņa aktīvi, kas ir īstermiņa aktīvi.